Man liekas, ka es pagājušo sezonu pavadīju ļoti labi, jo kļuvu par pasaules junioru čempioni un Eiropas junioru vicečempioni. Un es domāju, ka es biju gan labā formā, gan sakrita zvaigznes, jo mēs ar manu pārnieci Kristu, mēs strādājām kopā, lai sasniegtu šo mērķi. Var just atšķirību. Viņas ir daudz nobriedušākas un ātrākas. Tas pirmais priekšbrauciens ir tālu. Tu nezini, kā būs, bet pēc tam jau pusfinālā bija labi. Mēs nobraucām priekš sevīm labu rezultātu un nedaudz pietrūka līdz finālam. Mēs bijām 4. pusfinālā un vajadzēja ar vienu laivu apdzīt, lai būtu fināls. Vēl ir kur augt. Gan tehnika, gan fiziskais. Tā tieši nē, ir, protams, nezinu, kā pateikt. Ir mums labas sievietes smaiļošanā, uz kurām es, protams, skatos un nespēju noticēt, kā var tik labi airēt, bet es tomēr gribētu to savu pašu. Bija neredzēti tieši divnieku partneris. Iepriekšējos pasaules čempionātos mēs nebija kopā startējuši, un tad bija kaut kas jauns. Es paskatījos uz abiem sāriem, un sapratu, ka mēs uzvarējām, un es kliedzu, un es nezinu, tāds prieks. Man liekas, mēs abas bijām ļoti noskaņojušās, mēs abas ļoti to gribējām, un mēs kā sākām no sākuma maukt ātri, tā arī līdz beigām. Un beigās es jau pēdējos 100 metrus īsti nevarēju nosēdēt, es tur kritu ārā. Un tad es domāju, galvenais ir nosēdēt laivā un tik līdz finišam. Gribējām atkal uzvarēt, tomēr jau to izdarījām. Bet, nezinu, nogurums bija sakrājies, jo mums jau bija diezgan daudz sacensības sezonas sākumā. Un arī nebija mūsu laiva. Bija tāds pats modelis, viss tas pats, bet nebija tas. Tomēr savā laivā jūties kā mājās. Biežāk ir tā, ka mēs vedam viņus uz sacensībām, un tad mēs startējam mūsu, bet tā kā Eiropas junioru čempionāts bija Portugālē, sanāk diezgan liels gabals no Latvijas, un izmaksas ir diezgan liels, tad izdevīgāk bija īrēt laivas. Jā, ir vārds uz vārds. Latvieši savi, Lats uzlīna. Divniekā tev ir uz ko paļauties, tu uzticies tam otram, un jūs kopā ejat uz to mērķi, un pēc tam, kad jūs viņu sasniedzat, man liekas foršāk ar kādu kopā to svinēt un izjust. Jo vieniniekā tu esi atbildīgs par visu, un tu paļaujies tikai uz sevi. Un tā, man liekas, vieniniekā ir grūtāk saņemties, jo divniekā tu uzmundrini vienu otru, un man liekas, ir vieglāk saņemties. Sākumā mēs sacensībās kopā startējām vieniniekos, bet pirms 2 gadiem treneri izdomāja Lietuvas sacensībās pamēģināt, vai ies vai neies. Tas rezultāts bija diezgan labs, un tad sapratām, ka vajag pamēģināt. Jā, mēs katru savā Latvijas nostūrī. Es nezinu, arī kaut kāds pasaules brīnums. Jā. Man liekas, ka vēl vieglāk uzticēties, jo viņš ir stiprāks, lielāks. Un viņš mani stumj uz priekšu. Man galvenais ir noturēt tempu.